tā kā mēs ieslēgam tikko runāt par podkāstiem, kāda ir atšķirības starp Instagram laiviem un podkāstiem, jo to abi divas pilnīgi visu laiku rulē. Nu, tā kā sanāk cities, ka tu uztaisi pat laivu un tu arī ieliec viņu podkāstu platformā, ne? Tad tādā gadījumā nekāda starpība. Jā. Tādā nekāda podkāstā man vienmēr būs labāka skaņas kvalitāte, tāpēc, ka es podkāstā laižu mikrofonu skaņu, Instagramā vienmēr tikai telefonu skaņu. Nu jā, ja es nomainītu mikrofonu, viņš droši vien varbūt Instagram laivas paņemtu to pievienoto mikrofonu. Jā. Droši vien, ka arī varētu dabūt labāku skaņu. Bet jā, bet podkāstam vēl biežāk podkāstam mēs aicinām cilvēkus. Nekā uz Instagram laivu. Jā, nu agrāk mēs taisījām, zin kā bija bišķiņ sarežģīti, diezgan izskaidroju visiem vienmēr, ka tev vajag divas austiņas, divas pārus, tad vienu pieslēgt un mikrofonu. Tev tā kā vajag caur Zoomu un caur Instagram laivu, un tad divas pāris austiņu, un tad, protams, tas sarežģīti, bet iespējams. Jā. Un tad jā, jo savādāk tā Instagram laivas kvalitāte ir diezgan, tāda nav forša. Viņi kā kaut kāda Kanna tur skan vienā vai otrā galā parasti. Nav forši, nav patīkami. Zini, kas man ir Instagram laiviem? Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir vienkārši bišķiņ savādāks formāts, tāpēc, ka man, piemēram, man vieglāk ir patērēt to pašu podkāstu, tāpēc, ka es viņu varu minimizēt, es viņu varu apstādināt jebkurā brīdī turpināt. Instagram laivas vienkārši man besītā aplikācija ir. Viņa tik drausmīgi kokaina, tu nevari uzlikt arī uz 1,2 pieņemsim, ja tu gribētu palikt ātrāk. Un ja tu to iesākumu gribi pārtīt, tad arī bieži vien tu pārtinies kaut kur pāri, jo Instagram laivā vienmēr tas mirklīts, ko es parasti podkāstam nogriežu no tas sākums, kur tu pagaidīsim cilvēkus, kad viņi tur, kamēr tur pievienojās, kā tev iet, tad podkāstā ir tā kā visu to nokat to nost, un tā kā es sāku runāt, tad es sāku un beigas, tā kā, jā. Jā, ir foršāk, var pateikt. Viņam īstenībā ļoti jocīgi, ka viņi paši uzlikuši to līdzīgi kā YouTube studio atpā, ka tu vari paeditot. Ka tu vari tā kā sākumu būt baigi labi vispār, ja viņi uzlikt Instagram laivu. Pēc tam, ka tu esi to laivu veicis, tu captionu uzrakstīji to aprakstu. Tu varētu nogriezt to sākumu nost, kur tu tur murmulēt par to gaidīšanu. Tā kā, jo arī nav jēgas iesākt kaut kādu tēmu baigi no pirmās sekundes runāt, jo cilvēki jau vienākuši tajā laivā. Jocīgi, jā. Tas nav tā, jā. Izdarīt. Un, protams, ka tu izdari, un arī nebija nekāda jēga, jo tikko iesāc kādu jēgu kaut ko perfektu, tāpat nevar perfekti. Perfekts tev būs kaut kas, varbūt pēc 100 epizodes. Un droši vien, ka nē. Tā. Tad, kad es ierakstīju pirmās 50, man likās, es vai visu tik labi kaut kāds vilnis noķerts, ja tad, kad ierakstīju tik līdz 100, varbūt tagad kaut ko saprotu bišķiņ. Tad, kad ierakstīju kaut kādu 120, 140, neko nesaprotu vēl projām. Vienkārši tu visu laiku mācīt katru reizi, katru sarunu savādāk, katrs cilvēks savādāks ir. Bet es saku, ir interesanti, bet vienkārši tu visu laiku mēģini atrast attaisnības, tāpēc, ka tas ir laikietilpīgi. Man, piemēram, kas man ir grūti, man nepatīk tas, kad vienkārši daudz cilvēku, tev ir tā, droši vien, kad daudz raksta un ik pa laikam kāds uzraksta par kaut kādām vecām epizodēm, tādu, kas ir jau pirms kaut kādu, nezinu, pusgadu, pirms gadu filmētā. Viņš vienkārši tas cilvēks noklausīs, tāpēc, ka tie stāsti nenoveco. Tavs storijas nenoveco, tavs storijas būs vienkārši pilnīgi visu laiku aktīvas, bet arī pēc 10 gadiem, ne? Un tāpēc man patīk tas formāts, man patīk tas, vispār tie podkāsti kā tādi, ka tas vienkārši, tu ilgi viņus var, viņi ilgi dzīvo. Visu laiku ir tādi cilvēki, vienalga, kuras man viņi arī salikt YouTube'ā, viņi atrod kaut kur, noskatās, un tad, ir kaut kāda, tur tajā epizodē tas, kas tā, atgādini man lūdzu, ka tas daudz ierakstīs, jo es jau ierakstu aizmirst, es domāju par nākamo. Bet, tur klausās un ir forši, jā. Kad tu esi tikus vaļā no tā, ka tu runā kaut ko, tu zini, ka tu runāji pirms 3 mēnešiem kaut kādā podkāstu epizodē, un tad man visu laiku tā, ka gribās pateikt, es šito jau esmu stāstījis, Nē, jo, zini, kas bija baigi interesanti, es šodien arī liku storijā to, kurš ir man meditējis 11. Manā galvā visi man sekotāji ir tie no tā laika, ka es 11. vadītās meditācijas. Zini, cik 18% ir to darījuši. Un tajā brīdī man bija tā ritīgi pa galvu. Tu saproti, šie cilvēki tā kā pirms Kristus un pēc Kristus, šie ir pēc 11. meditācijām. Un es saprotu, ka viņi nesūda nezina. Viņiem nav ne jausmas, kas es esmu, viņiem nav ne jausmas par maniem 12 gadiem ārzemēs, par kaut kādām manām dzīves pieredzēm, ja es par viņām nestāstu. Un viņiem ir jausma, viņi skatās, ko es šobrīd daru. Viņiem liekas, es esmu parasta meitene, kur dzīvo Rīgā un kaut ko muldi Instagramā. Un saprotu, tur ir tas tā kā, es neesmu parasta meitene. Es neesmu, ir jāiet un jāizstāst atkal un atkal un atkal un kaut kas, un tās prizmas ir visu laiku tev
Es nezinu, es kaut kā paturu vienmēr galvā to, ka kāds ir šodien ienācis pirmo reizi, un viņam ir šis pirmās dienas iespējas, tas, ko es kaut ko tur daru, bet tad arī atgādināt par to, kas es esmu, ar kaut kādiem smieklīgiem par storijiem, vai vienalga, vai arī to pašu, garākos podkāstos jau vispār viegli izstāstīt. Tā kā mēs tagad arī, kad es nopirku pirmo kursu, kur tas ir arī tajā, sanāk, man liekas, kaut 18. gads. Jā. Un tā kā, atgriezties, un tad 18. gadā, kur es biju Vankūverā, pārdevu cepures, tad bija podkāsts, tad bija tas, tā kā tu tā ting, tur, iedzinu, bet ne to atkārtoties. Tad, kad tu daudz runā par vienām tēmām, zini, kad tu daudz atbildi vienu tā pašu idiotisko jautājumu, ko cilvēki ir uzdevuši, un viņi uzdod atkal un atkal. Tādas, tur. Kā man ir ielikt to reklāmu? Nospied pogu, uz to laikam. Jā, pilnīgi uz laikam. Bet stāsts, man liekas, ka stāsts vienmēr arī pēc noskaņiem, man liekas, mēs pārstāstam citādāk. Jā, tu mēģini pats arī visu laiku atcerēties un izstāstīt savādāk. Ja tu zini, ka tu viņu iepriekš izstāstīs, tu varbūt tās izstāst no kāda cita piemēra. Vai tur vienmēr kaut kāds cits, ko tu neizstāsti iepriekš, jo reiz kaut kas tur pielikt klāt. Bet par šo pašu runājot, ir arī, tu esi pamanījis, gan jau tu arī tādā, kad ir tie, kas visu laiku liek, un īstenībā caur tām visām postošanas platformām, kad postos tāds tīklos, tur uzlika automātiski, piemēram, ik pēc 3 mēnešiem iepostojās tas tavs posts, kurš izstāsta par tavu background, kā tu iesāk, piemēram, tur kaut ko darīt. Tu tā dari arī, jā? Es viņu tagad lieku un regulārāk, jo iepriekš bija, zini, kas īsti tu nesaprot arī, ko tur rakstīt. Un tad es kaut kāds pāris reizes, kad es jau kaut kāds 2-3 reizes ieliku to, about me vēlreiz un vēlreiz, un tad es vienkārši spēlējos ar viņu pēdējo reizi un pavisam citādāk izstāstīju. Un atkal ir kaut kas cilvēkiem vienkārši es to nezināju, un tad es sapratu, viņš to nezināja, tad vai tad vēl, tad kaut ko citu, un īstenībā, kaut kādu vienas lietas kaut kāds paturēt, bet kaut kāds ir pamatiņš, ko es pie tā bajo vienmēr, kas man ir, bet baigi labi, viņi baigi labi, jo es pastos, ka man ir kaut kādi podkāsti bijis, kad baigi daudz sekotāji, viņi jau tā ir, viņi atnāk, viņiem pirmā diena, viņi nezina, kas tu esi. Viņi forši ir, jo visi, protams, par to runā, ka to vajag taisīt, bet redz līdz tam nokļūt, uztaisīt un izstāstīt un pašam priekš sevis laikam saprast, ko tu gribi izstāstīt, un tikai uzliec pofik, tad vienkārši, tad mauc. Tā ir, jo kamēr tur baigi domā par to, ko tur rakstīt un kā rakstīt. Man liekas, ja mēs ielikt arī droši vien, vai ja es katrs 3 mēnešus to daru, tad droši vien interesantāk to darīt un neuztrauktos, jo tev nākamā reize, kad tu atkal vari izstāstīt kaut ko citu par sevi. Jā, šeit man arī jāsāk darīt ir. Man ir tik bieži klienti vienkārši saka, es nezinu, ka to kaut ko tādu nodarbojies. Vispār cilvēki vispār neko nezinu. Un es jau, galvenais, ka es tā saku, ka viņi jau neko nezinu, ka viņi būtu vainīgi pie tā, bet es vispār nerunāju, es nevienam neko nestāstu, es vienkārši sēžu kaut kur savās 4 sienās un kaut ko čubinos. Tas ļoti interesanti ir vienkārši paskatīties uz to, kā citi cilvēki no malas redz vispār. Tā kā to tevi, jo es jau esmu savā burbulī, kur man liekas ir visbaigi forši, es tur mācu un es no sirds un visu to daru un tiešām, tā kā es daru, es no sirds tos podkastus un tās meditācijas ierakstu, man nav tur es kaut ko tur šausmīgi schēmoju, vai kaut ko tur, nezinu, domāt vai dziļi, vienkārši ir iedvesmu ierakstu. Un tu redz, ka otrs no malas tev pasaka, ka tu schēmo, ka tu pārdod, ka tu kaut kādu, ka tu šausmīgi slikti, ka tu tur influencē un ka tu stāsti ar ātru dzīvesveidu un tas īstenībā nav iespējams vai kaut kas, man liekas, viss ir iespējams. Un tu pasties, labi, bet ir tā daļa, kurai liekas, ka nav iespējams. Vienkārši pārdomas tev, tu ieraugi citādāk, tev uz brīdi ir parādīti tavu pasauli no citas skatu punktu, jo tu jau no sevis tikai redz. Jā, bet ir visā. Es tev aizsūtīšu pēc šitā podkāsta, un es ielikšu apakšā, ja tāds ritīgi labs YouTube video. Es esmu viņu kaut kādas pāris reizes kaut kur šērojis, 100 punkti, kā 99% viņam noskatījušies, kad viņš saucās Everything is Remix. Pilnīgi viss ir remix. Viss, Kanye West, pilnīgi viss filmas, pilnīgi visu laiku iekšķirīgi. Cik Spider-Man versijas ir, cik Batman versijas ir, mums vienkārši nav jauna stāsts, mēs paņemam tos pašus vecos stāstus un miksējam maņam uz riņķi vienkārši savādāk. Atnāc varonis, viņam bija sūdīga dzīvē, pēc tam viņš izsitās, tika pār savām grūtībām un tagad viņam ir transformācija lielā noristos. Tas pats stāsts un vienkārši. Tad ir jātais komanda. Lielāka jāapmāc, tad ir atkal čakars, tas viss, un tu vienkārši jāsāc, tā kā mēs no sākuma ierunājamies par tiem podkāstiem, kāpēc es vairs tik bieži nestaisu vai kaut ko, man slinkums editot un postot. Man nav slinkums īstenībā ierakstīt, man ļoti patīk runāties, bet arī tas ir pēc tam, pēc tās stundas, pusotras, tu esi nogurs reāli, ka tu esi tā kā koncentrēti runājis par tēmu, tā ļoti. Bet tas ir tāds, vajag vienreiz nedēļā tādu ritīgi efektīvu, labi, tad es viņu uztaisu, izvedīju to ielieku un visu, un tev vērtības vienkārši, jo laiks ir kaut kas tāds, ko tu nenopirksi. Lai kā tu gribētu, tu nevar nopirkt vairāk apakaļ. Naudu tu varēsi
vienalga saražot, uzražot, notērēt, atkal uzražot.